4. jūlijā Silavotiņos, 11. jūlijā Bērzos, 18. jūlijā atkal Silavotiņos notiks kārtīgas treniņu sacensības. Piedalās juniori 65-85 klases motocikli, amatieri no 14 gadu vecumam līdz sirmam vecumam, MX Pro klase. Pasākumu atbalsta Sijā Prajor Latvija, Vit Traktor, Latvijas Motocross akadēmija, Adrenalīna.lv, Drūs saldējums, Ironville melnā metāla tirzniecība, motoveikals Max Moto, Saldus Zemes, Saldus Radio, Saldus novada dome, Kabata Olē un pilnīgs motocross. Atcerās, ka viss punktuāli. Pieskāros. Well, hi there, Mr. Clean. Mighty glad to know you. I've got some weekend cleaning jobs. Come in and let me show you. Thank you, Mr. Clean. You sure did make it easier, Mr. Clean. Ir nodibināta Latvijas Motocross akadēmija, 2 cilvēku sastāvā. Es esmu treneris un Artis Grībergs ir šīs visas saimniecības vadītājs. Tā, uz priekšu, bet kur gāzīte? Tā ir viena no ļoti rupjām kļūdām, ja mums ir iztaisnots rokas. Nekādā gadījumā mēs nedrīkstam nekur braukt ar iztaisnotām rokām. Ja mums sākās pagrieziens, mēs vairs efektīvi nevaram nobremzēt.
my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up, I feel it in my bones. Enough to make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. I suppose we're painted red to fit right in. Whoa. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. Iekšiņu, lai nav liekie metri. Tātad, ja jūs gāzi devāt šeit, nobraucot 6 metrus liekus, jūs pagriezienu sāksiet ņemt šeit, nenobraucot nevienu lieku metru. Otkārt, jūs pareizi sāksiet braukt, dodot ātru gāzi. Treškārt, jūs brauciet šeit un cenšaties iegriezt iekšiņu, ne jau šeit, ar augumi. Liecam iekšā, pavēlam motocikletam. All systems go, the sun hasn't died. Deep in my bones, straight from inside. Get up, don't make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Šitad mēs visi braucām, ja? Skatieties, vīri, pirmā lielākā kļūda, ko jūs dariet. 1, 2, 3. 3 metru uz augšu, bet vēl tie 3 metri apakaļ, 6 metrus liekas jūs nobraucat. Piekrītiet? Kas nepiekrīt? Galīgi garām. Otrais. Kur gāzi devāt? Šeit. Nu saka. Jā? Jā. Dosiet visi gāzi šeit. Šeit. Te priekš riteni. Tātad, šajā lecienā mēs gatavojamies izņemt to pagriezienu. Šito, kas ir pa kreisi. Šajā lecienā. Nevis šajā pagriezienā. Nevis tajā. Bet šajā lecienā mēs gatavojamies izņemt to pagriezienu. Ko mēs darām? Mēs ieņemam to pusi. Tātad, braukšanas virzienā pa kreisi. Mēs ieņemam. Un tur apmēram, kur stāv Yamaha 92. numurs, mēs sagriežam motocikleti it kā pagriezienu un iegūstam bišķiņ varbūt uz šito pusi vairāk. Un iegūstam taisnu virzienu kustību, cenšamies taisnu virzienu kustību iegūt. Viņa nebūs pilnīgi ideāla, bet būs, ja kaut kāda. Lai uz manu puļķi jūs atnāk taisnu virzienā, maksimālā taisnu virzienā. Jo tikai taisnvirzienā motociklets ir efektīvi nobremsējams. Tikai taisnvirzienā. Un šeit, kad ir priekšējais ritenis, mēs sākam dot gāzīti mazu, lai mēs virzību uz priekšu un neļaujam pakaļai izslīdēt. Un mēs griežam šeit, šito pagriezienu pa iekšiņu, lai nav liekie metri. Tātad. Ja jūs gāzi devāt šeit, nobraucot 6 metrus liekus,
jūs pagriezienu sāksiet ņemt šeit, nenobraucot nevienu lieku metru. Otrkārt, jūs pareizi sāksiet braukt, dodot ātru gāzi. Treškārt, jūs brauciet šeit un cenšaties iegriezt iekšiņu, ne jau šeit, ar augumiņu. Liecam iekšā, pavēlam motocikletām. Ja mums neiet, ātrums vai pa lielu un liekas, ka neiegriezīsies iekšā. Iegriezīsiet. Neņemiet nost gāzīti, mazu prātīgi gāzīti neņemiet. Ar augumiņu šapts, viņš iegriezīsies. Ja? Pavēliet viņu. Ne jau motociklets jums pavēlēt, jūs pavēlēsiet motocikletam. Un dodiet gāzīt, ielieciet, lai jūs trāpītu paši iekši. Nevajag šitien braukt. Šitien jātrāp, o šitien. Lai jūs būtu taisni, uz to pagrieziet. Vēl viens ieteikums, vīri. Bet cenšamies šo līkumu sākt no šejienes, lai mēs esam pēc iespējas slaidāk. Un ar augumiņu ieliecam iekšā. Aiziet! Saka par šo pasākumu, ko tu te ieraudzīji? Lielisks, patīkam pārsteigts es, kad tik daudz amatieri šī tik sarežģītā trasē, pilnīgā vārdā, burtiskā īstā nozīmē, trasa prasa augstu meistarību un tāds pasākums, ko akadēmija un treneris Vitālijs Bobkovs organizē, ļoti pamācošs un ļoti efektīvs pasākums. Es esmu pārsteigts, ka cilvēki gandrīz tikpat daudz kā Latvijas čempionātā. Es domāju, es atbraukšu vienkārši uz krūmu gonciņa 5 braucējiem, bet izrādījās, ka bija daudz. Baigi super. Man baigi patīk šitas te treniņš. Excellent, yeah, couldn't have wished for better really. Very good track, lots of people turned up, very good. Te jau vairāk pat saldinieki pienāca un teica, ka brīnās jau, tā kā gonkā iet vaļā. Nebija gaidījuši paši nemaz, ka tā jau būs. Jā. Saldu vienmēr ir, te var redzēt, ka superkausas notiekās pilns skatītājiem. Jā. Ko tu saki, ko sportisti šodien no šādas te mačošanās ir ieguvuši arī pirms tam? Starta treniņi, tehniskā apmācība sportistiem. Kas ir tas ieguvums? Tas ir tas pats, piemēram, arī tur pieredzējis sportists kā Vitālijs, piemēram, pastāst tur pagriezienu, braukt kādu trajektoriju, kādu paveidot, tas var veidojās arī citos pagriezieniem. Starta treniņi ideāli ar barjeru, kur vispār tādus, ar barjeru treniņus dabūt gatavs ir baigi retums, kuru gandrīz neiespēja. Man jau baigi patīk forši lecieni. Var uzgriezt skatītājiem pa prieku vismaz. Visi bija priecīgi, pat plaudēja, no? Plaudēja? Nākušies jānolak ķiveri, lai dzird. Šeit ir elements pie elementu, un katrs no viņiem ir pelnījis tādu lielu ieklausīšanos trenerī, un kā ar viņu tikt galā, kaut vai sākumā tas mazais līkumiņš, cik ātri viņu var izbraukt patiesībā, bet runājot par tiem lecieniem un kamieļiem, viņi ir ļoti interesanti, es domāju, skatītājiem un tāpat arī braucējiem, bet tas nav tā atbraukt un uzreiz sēsties un vilkt, jo viņi ir arī efektīvi, bet tikpat arī bīstami, jo tev nav tas ātrums un tāpat tās segums ir īpaši saldu, man liekas, ka citur tāds nav, māls, akmentiņš, ciets, viss, Tā kā, Ar gāzīti jāstrādā prātīgi. Ar mazo gāzīti prātīgi, un ja tu dari, ja lec, tad lec, ja nelec, tā ļoti pārdomāt tas viss jādara.
Motocross. Motocross. Nu, vispār nebija gaidījis, ka būs tik jaudīgi. Ir ok. Ko tu biji gaidījis? Ko es biju gaidījis? Būtībā es biju gaidījis to, ka atbrauksim normāli nopeldēsimies. Uz trasi? Nu, te ūdens pamaz. Tur lejā ir tikai no tā līdz potītēm. Kā patīk Ivars sniegums? Ivars ir sakačājies. Tieši krūtis? Jā, tieši krūtis. Lai viņš sit kaut ko ārpadzēnas, savādāk tikai krūtis dzēnas laiku. Bet otrais braucies. Nu, būs labāk. Es paņemšu, izcaušu startu. Es domāju, ja Jonas pacīnīties. Tā. Tas ir šodienas plānā? Jā. Ēdienas kartē tātad vakarā Pauls Jonas? Nu jā, varētu tā teikt. Kā Karlītim gāja šodien? Labi. Cik labi? Pakomentē kaut ko detalizētāks. Braucu. Kur tu brauc? Pa trasi. Un kā veicās? Pirmais palikos. Tikai pirmais? Jā. Nepaveicās kaut kur? Startā. Startā? Bet tā viss labi, ja? Jā. Pirmais palika? Jā. Priecīgs esmu, cilvēki daudz, atbalstītāji daudz. Es redzēju, ka visi lauž tribīnu tad, kad tu gonkoji. Atbalstīji, sit plaukstiņas, Jā. lēs matus. Viss tā arī bija? Jā. Piekrīt? Piekrīt. Kam? Ka visi plēs tribīnas, sita plaukstiņas. Etšā, Kārlēns, malac. Apsveicam tev ar uzvaru. Paldies. Malac. Газа директно им. Турицу корпусу, ленгтись и 6 посуд. А запразат ли? Aiziet, ir. Tātad, ko nozīmē šitas pagrieziens? Šajā pagriezienā uzņemt ātrumu ir ļoti, ļoti grūti. Tad, kad viņš ir savs, viņš ir ļoti slidīgs. Tagad viņš ir slapšs, viņš arī slidīgs. Tātad, uzņemt ātrumu, iebraukt pagriezienā, uzņemt ātrumu ir problemātiski. Tātad atliek otrā iespēja – uzturēt ātrumu, ja? Uzturēt. Tātad mums ir jāatstā ieejas ātrums šajā pagriezienā pietiekoši liels, atbilstoši jūsu meistarībai. Un uzturam šo ieejas ātrumu pietiekoši lielu, uzturam ar šo vienmērīgo gāzi un neļaujam pakaļā izslīdēt. Pakaļā izslīdēt pagriezienos mēs neļaujam nekad. Ja? Bet arī šeit mēs neļaujam, tāpēc nedrīkstam piedot
pat lielu gāzi, lai mums neizslīdētu pakaļ. Vienmērīgi gāzīt, mēs turam visu laiku, bet tas knipsis šajā elementā būs tāds, kad jūs pārleciet pāri, kad jūs jau esiet uz slīpumiņu, es jau atnācu, paskatījos jūs, esiet uz slīpumiņu, sākās pagrieziena ņemšana. Es jūs nostāšos, kurā vietā. Lai jūs uzņemtu šo ātrumu un ietu iekšā šeit gāzī. Jūs darījāt tā, pārlecāt pāri, piedevāt bišķiņ, noņēmāt kaut ko, gribējāt vai bremzēt vai ko, noņēmāt un atkal devāt. Bet tagad jūs pārleksiet pāri un mazo gāzīti. Un jums tad būs jau ieejas ātrums pietiekoši liels, un to jūs šajā špūrītē dabiski, ka jūs brauksiet pa šito špūrīti, jo viņi ir visizdevīgākā, viņi ir vissausākā šajā pagriezienā. Jūs brauksiet un turēsiet šo vienmērīgo gāzi, un varbūt arī bišķiņ nedaudz kāpināsiet tik tālu, lai neizslīdāt. Un šajā vietā jums noteikti gribēs izslīdēt, ja jūs iedosiet pa lielu gāzi. Nedodiet pa lielu gāzi, ja? Jo šī vieta ir viskritiskākā izēja. Šajā izējā esiet pacietīgi. Turot to pašu gāzīti, to lielo gāzi, tādu diapasonu gāzīti, kādu jūs tur esiet turējuši. Izējā vēl turiet, esiet. Un tad, kad jums gandrīz jau ir motociklets taisns, tad dodiet pulu. Lai ātrums jums izvelk to sānslīdīt, kad jums bišķiņ paslīdēs. Bet, ja jums paslīd un jāņem gāzi nost, kļūda. 2, 3, 4 desmitais, ja? Šitādā kļūdas netaisiet. Netaisiet sānslīdes. Pa to veikšanos ir tā kā ir dubļu gongs. Pirmos daļas bija tur drusku
kritu kopā ar klases līderiem. Otro zēļu jau drusku labāk bija, jau starts padevās jau labāk ir. Aizbraucu līdz otrajai vietai un tā ir visu novēl. Ļoti liela nozīme bija šajos dubļu gonkās. Ir brillēm, pat brauc ar skotu brillēm, tomēr ir ļoti kvalitatīvas brilles. Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc var nobraukt labi, ir laba redzamība un ir ok. Tiekamies Superkausā. Mēs esam Silavotiņos lieliskos, brīnišķīgos laika apstākļos, kuros finalizējām Saldus novada kausa izcīņu motokrosā 3 posmu garumā. Izbaudījām lieliskas treniņu sacensības un līdz ar to gribam pateikties visiem sportistiem, visiem atbalstītājiem. Paldies par šo te lielisko atbalstu, lai mēs varētu šādas te sacensības noorganizēt. I'd like to thank all the riders who participated and all the sponsors. Thank you very much from Praia, Latvia, and see you next time. Okay, thank you very much and paldies. Thank you. Okay, goodbye.